dīvaini, bet bieži mēs lūdzam Dievu, lai izmaina mūsu situāciju. Nezinot, neaizdomājoties, nepadomājot par to, ka Viņš mums to ir sūtījis, lai izmainītos mēs. Ļoti patiesi vārdi, jā. Bieži vien tiešām mēs lūdzam Dievu, lai palīdz mums situācijās, grūtās situācijās, bet taisni grūtās situācijas ir tās situācijas, kad mēs mainamies. Mēs jau nemainamies, kad mums iet labi, kad viss ir kārtībā. Mēs jau nemācamies no lietām, no situācijām, ja, kad mums viss ir labi, mēs jūtamies laimīgi, priecīgi, viss ir ok. Mēs mācāmies grūtās situācijās. Un tās mums ir vajadzīgas, lai mēs gūtu šajā dzīvē pieredzi, lai mēs kaut ko iemācītos un lai mēs garīgi augtu un attīstītos. Vai nu grūtās situācijās mēs to izdarām, vai nē, tas ir cits jautājums, bet tās situācijas ir vajadzīgas, lai mums būtu iespēja gūt pieredzi, mācīties un kaut ko apgūt.